Raidījums Nautika LV. Sarunas par dzīvi uz Viļņa un ne tikai. Es pat nezinu, kā sākt, jo ir bijis lielāka pauze. Jā. Bet vienkārši sāksim. Tāpēc droši vien jāpastāst, ka šodien es esmu uzaicinājis ciemos Andreju Gaidi Zeigotu. Tu esi viceadmirālis. Jā. Ja drīkst uz tu, jo mēs aizkadrā esam uz tu. Šajā militārajā laikā droši vien pa militāro pusi runāsim maz, runāsim par jūras romantiku un vispārējo, jo jūras krastā mēs esam un visiem tā mums ir viena, gan burātājiem, gan militāriem jūrniekiem, jūras spēkiem, gan komercflotei, gan iekšējo ūdeņu un visus tur kaut kas saista. Un varbūt sāksim ar to tavu ceļu uz jūru. Jā, ļoti interesanti. Vienā publikācijā bija tā rakstīts, kad uzdevuši jautājumu, lai kļūtu par jūrnieku, vienmēr jūra iespaido, no jūras gūst kaut kādu redzējumu nākotnē vai iespaidu. Un tad es esmu tajā publikācijā atbildējis, ka man nevajadzēja jūru, man pietika ar gauju. Viņa jau iet uz jūru. Viņa iet uz jūru, bet tā ļoti vienkāršot runājot, tā bija tāda vilkme vienkārši uz ūdeni. Neteikšu, ka dzīves sākums ir bijis viegls, jo man tēvs palika Lestenē, droši vien Lestenē, jo viņš bija 19. divīzijā Kurzemē, un viņš pēc kara neatgriezās, un ir oficiāls dokuments izdots 48. gadā, kad viņš ir pazudis bez vēsts. Un tas nozīmē, ka mamma palika ar mani, un droši vien, ka tā dzīve bija tāda, kāda viņa bija. Un tad es atceros, ka man parādījās paps, jauns cilvēks, kas man uzaudzēja, kuram es esmu ļoti, ļoti pateicīgs, jo viņš pats rīdzinieks. Viņam uz Bruņinieku ielas bija neliela autoremonta darbnīca. Un 45. gadā pēc mūsu pilnās okupācijas viņu ielika cietumā uz 5 gadiem kā buržuļu. Bet tā fotogrāfijām skatoties, tur garāža bija tāda liela, tur kā 4-6 mašīnas varēja ieiet, bet vienalga. Un tagad vēlākos gados iepazīstoties ar tiem aresta dokumentiem, ar tiem izrakstiem, visiem tur rakstīts par pretpadomju aģitāciju Rīgas kuģu būvētavā. Bet, it kā viņš nekad par Rīgas kuģu būvētavu nestāstīja, bet dokumentos ierakstīts tādā veidā. Lūk, un pēc 5 gadiem viņi izlaiž 50. gadā no cietuma, bez tiesībām dzīvot Rīgā. Un tā viņš nokļuva Gaujienā un sagāja manu mamīti, un paldies Dievam, ka man radās cilvēks, kas man uzaudzēja un deva man to, kāds es esmu. Lūk, un tā kā tā dzīve bija smaga, tad mēs sākām ar vienkāršu ņorīti, ar vienkāršu drāts kaut kādu iztaisītu āķi. Sākām ķert zivtiņas, un tas mums deva ļoti labu iztiku. Un tā kā tā bērnība pagāja uz zivīm, un tā tuvība ar ūdeni un jūru, un Zvārtavas ezers vēl pēc tam, tā kā tādā veidā radās. Un otrais iemesls, ka man jau vairāk vai mazāk sākot saprast, kas notiek apkārt, un riņķī radās ļoti liela vēlme par ceļojumiem, par izzināšanu, par Lieldienas salām. Mikluka Maklaja darbus es biju lasījis visus vairākas reizes tur un visas tās lietas tā, ka visu saliekot kopā, it kā likās tam.
Bet, nu labi, nu tagad ir grāmatas izlasīts, sapnis par salām ir, nu kāds ir nākošais solis? Nākošais solis mēģināt kaut ko mācīties. Nu, un tad, kad pēc 11. klases beigšanas, kad bija jāpieņem tas reālais solis, tā kā arī vajadzēja domāt studijām kādā veidā, lai mazāk būtu jāmaksā, tad es atradu Sanktpēterburgā vai tālaik Ļeņingradā tikko izveidojušos radioelektronikas institūtu. Vai tu padomu laikam bija jāmaksā studijā? Jā, nu, vienalga, ja tu dzīvosi kaut kur tālāk. Nu, izmaksas arī tās pašas. Tāds, un tā kā man bija parādīsies uz to laiku jau māsiņa, kur arī jāaudzē, un kurai vairāk vajadzēja. Man jau pašam bija tā, nu, jāsaka, lai ģimene varētu pati dzīvot, un es varētu dzīvot atsevišķi. Un tādēļ es iestājos, izturēju eksāmenus un tik iekšā. Un nu, tas ir tas Nahīmovieši? Tas... Nē, tā izsaucās radioelektronika. Bet jūrniecības. Jā. Nu, saucās jau ļoti interesanti, ja var pateikt, es tagad pateikšu krievu valodā, kā man skola saucās. Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова. Tas pats, kas radiorūpnīca Popova mums Rīgā. Jā, bet kā studenti iepazīstoties ar meitenēm uz ielas un visu jūru, kas jums tur rakstīts? Un mēs ļoti vienkārši tulkojam. Всесоюзное вокально-музыкальное училище работников эстрады имени Олега Попова. Tā kā mēs bijām estrādes mākslinieki, un tā esam palikuši līdz šai dienai. Tas bija labs humors. Nu, cik tur ilgi bija jāmācās? 5 gadi. 5 gadi, pa vidu droši vien kaut kādas prakses. Pirms mācību uzsākšanas, pēc iestāja eksāmeniem, kuri bija ļoti smagi, un brīnumainā kārtā es tiku viņiem cauri. Jā, mums jau bija pirmā prakse, lai pārliecinātos, vai tu vispār var būt jūrnieks. Jā, tā bija Barents jūrā, un tur mums palika līdz šai dienai, atceros, pirmais mūsu aizgājušais, jā, kuram iepatikās tie viļņi skaistie, gribēja nofotografēt, viņš šodien vēl fotografē laikam. Jā, bet prakse katru gadu. Praksi katru gadu 1 mēnesi jūrā. Un jāsaka tā, pirmoreiz Liepā iepazinām 75. gada jūlijā, pēdējā svētdienā, kad mēs bijām ar mācību kuģi apgājuši apkārt Norvēģijai un ienākuši Baltijas jūrā taisni uz zvejnieku svētkiem. Ļoti interesanti bija. Nu tā tad katru gadu praksi, 5 gadi jāmācās, bet principā tas, kas tur viss notika, tie bija padomju karakuģi un uz viņiem esoša elektronika. Jā, bet jāsaka tā, elektronika tāds, tas bija kaut kas jauns. Un daļa no visiem šiem kursiem bija tāda, kur civilā institūtā nemācīja. Tagad mans institūts tagad arī saucās, viņš arī pastāv, saucās Военный политехнический институт радиоэлектроники. Tā viņš saucās. Nu, kas bija uz to laiku tāda modernākais, kas redzēts tiem gadiem? Pirmās skaitļojumās mašīnas mēs sākām apgūt. Lielie skapji šajā istabā, jā, būtu vieta, jā. Un cik perfokartas bija. Kad tas parādījās pārējie, es vienkārši domāju, cik liela ir tā laika, tā starp militāro un to sadzīvi, cik liela ir tā, cik daudz tie gadi paiet? Nav jāsaka starp militāro un sadzīvi, var sacīt arī starp militāro. Es esmu piedzīvojis un bijis kādu laiku uz kuģa, kur ieplānots, ka būs tāda aparatūra, šo kuģi noraksta, tā aparatūra vēl nav atnākusi.
tā kā, un tai pašā laikā es biju klāt komisijā, faktiski nevis klāt, bet komisijā bija, kuru pieņēma pirmos automātiskās vadības sistēmas. Un tagad atceroties tos laikus, tad ir tā diezgan smieklīgi atcerēties, kāds algoritms viņos bija ielikts iekšā. Nu, ļoti vienkārši, teiksim, jā. Ir, teiksim, tas arī zināms, tagad sauc mākslīgais intelekts, bet tā laikā vienkārši teikt programma, jā. Programmā ielikts, teiksim, uz kuģa viņa gaisa mērķus atpazīst, jā, un pieņem lēmumu, kurš ir bīstamākais. Jā, tuvākais. Jā, tuvākais, jā, droši vien. Un tad, kad mēs gatavojam un organizējam tos mēģinājumus un pārbaudas viss, kā iznīcinātāji lidoja. Ja lidoja 4 iznīcinātāji, mēs palūdzam, lai piloti tā mainās vietām. Viens priekšā viss mašīna sagaiga, viss tā nekas neiznāca. Tā kā tie sākumi bijuši tādi interesanti un jēgas no viņiem tā laikā tad iznāca tā, ja viņas gāja, piet un neko nemaina, tas ir viss normāli. Bet tie domātāji vai projektētāji, kas bija, viņi ļoti elementāras lietas lika iekšā un dzīvē tas nestrādāja. Katrā ziņā elektronika un 60. gadu tas ir pilnīgi jauns novirziens. Un šī specialitāte vai tās zināšanas, tās pavēra ceļu ļoti plašam tālākai izmantošanai, ļoti plašai, jo elektronika jau visur. Un ja vēl tad, kad mēs mācījāmies, tad vēl tie bija tādi iedīgļi un teica, tā ir nākotne viss un tā varētu būt un viss, tad mūs, kā jaunos speciālists, pieprasījums bija visur. Visur, un arī, ja mēs skatāmies arī uz kuģiem, ne tikai kara kuģiem, bet arī uz civiliem kuģiem, un tad kuģu komandieri, teiksim, vienmēr nāca no stūrmaņiem. Ja, baltās apaklītes nāca no stūrmaņiem viss, jo vajadzēja kuģi aizvest uz zvejas vietu vai tirdzniecības kuģu uz ostu tur vai kravas uzņemšanas vietu. Un atkal, ja runā par kara kuģi, tad viņi izvest uz punktu, no kurienes varēs lielgabalus šaut, arī izmantot ieročus. Ja. Tad pagāja vēl gadi daži, kad viss tās lietas pārgāja uz elektroniku. Un tad vajadzēja, lai tie kuģu vadītāji saprastu, kā tā elektronika strādā. Un tad, ja runā par kara floti, tad 70. gadu vidus teica, ka flotē notiek amalaženie, atjaunināšana. Bet faktiski to mēs nosaucām par azeļenie. Jā, tādēļ, ka mēs bijām visi jauni. Un mūs grūda iekšā ļoti atbildīgās vietās, jo citi cilvēki nespēja saprast šo radioelektroniku. Un, lai viņu saprastu, mēs jau varam tagad pastīties arī pa mūsu telefoniem, teiksim, ja? Ar kādu telefonu strādā es, vai ar kādu telefonu strādā. Arī? Jā, un podziņu. Bet tagad tas nemaz nav telefons, tas tagad ir fotoaparāts, zvanīšanas. Internets tur viss, jā, fotoaparāts un raidītājs iekšā un viss tās lietas. Un tas bija tas laiks, kad tiešām notika tā atjaunošana, kad cilvēki ienāca pilnīgi jauni. Un tas bija diezgan riskanti, jo jaunam vienalga dzīves pieredzē kaut kādai jābūt. Un tas bija diezgan no vienas puses ļoti riskants laiks, jo, lai cilvēks būtu amatā, kur viņš var sākt lemt cilvēku likteņus, viņam jābūt kaut kādam
pamatam apakšā, kā saka, backgroundam, pieredzei jābūt, ja. Un ja es atceros, ja es 27 gadu vecumā kļūstu par cilvēku, kurš var lemt cilvēku likteņus, tas ir ļoti bīstami. Un tad ir tā lieta, vai tu paliec normāls cilvēks, vai tu aizēji un pazūdi no šīs pasaules, teiksim. Un tas bija tas laiks. Nu, paldies Dievam, es domāju, ka es kaut kā izturēju laikam. Bet, principā, tad mazliet, tad pusatkāp. Faktiski, ja vajadzētu to skolu, universitāti, augstskolu, kurā tu studēji mūsdienās, tad vārda elektronika vietā būtu mākslīgais intelekts noteikti. Droši vien, jo tagad tas ir tāds super jaunums. Jā, bet visam pamatā paliek tomēr programmēšana. Jā, protams. Jā, programmēšana paliek jebkurā gadījumā galvenais. Un ja es atceros, kā man bija uzdots pašu pirmo studentu vai programmu perfo kartēm, ja, ka taisi sit un vienā vietā nospied to P burta vietā C nospied, ja, un viss, kas bija, viss tev jāizsviež, un visa tā kaste ar perfo kartēm jāsāk pa jaunam taisīt. Bet jā, tā nopiedrunā arī mākslīgais intelekts, tās programmas. Es burtiski vakardien paskatījos par vienu BMW rūpnīcu, kur informācija, ir arī video uzrakstīja, nofilmēts, kā cilvēka līdzīgs robots BMW rūpnīcā strādā. Viņš iztaisīts kā cilvēks, un viņš kā cilvēks tur arī strādā. Bet pamatā visam jau tam ir programmēšana. Un tas tā tehniskā pusīte, kā viņu tur samontēja kopā un kā salika kopā, tad atkal tās lietas mēs mēģinam, atkal no pieredzes vai no tiem priekšstatiem. Mehānika, tā kā tur tie atmīnētāji suņi, kas ir roboti tagad iztaisīti, tie roboti. Viņš iztaisīts apmēram tā kā suns, viņš arī mēģina iet tā kā suns, ja tur kaut ko līdzīgi. Mēs mēģinam atkal kaut ko atdarīt. Jā, kaut ko kopēt, un mēs paskatāmies to pašu mūsu slaveno filmu Straume, ja. Tur arī sataisīja, lai tā bilde būtu tāda, viņi paņēma, ielika to, kā skaķis iet, salika to, tā skaķi kustības tajā arī iekšā. Bet mākslīgais intelekts ir tāpat programmēšana. Labi, un tad tu, cik es varu, 27 gados sāk jau būt kuģu komandas? Tā drausmīgā nelaime, jā. Tā ir gadījies. Jūs daudziem stāstījis to, ka... Apzaļumošanas rezultāti. Es daudziem stāstījis, ka tajā, teiksim, izklaides kuģu jomā, atpūtas kuģu vai ne, ka tā diena, kad tu esi kapteins, tad, principā, tajā dienā beidzās tā ballīte un sākās tā atbildība. Taisnīgi. Un nav vairs tik forši, kā bija pirms tam, jo pirms tam tu piedalies visos procesos, tev iedod arī paskūrēt, tu var paspiest pogas un varbūt gulēt bišķiņ ciešākā miegā, jo kapteinis kaut kā savādāk guļ. Kā ir 27 gados, cik liels tas kuģis bija un cik tur tie cilvēki, ko viņš dara? Man ir arī šobrīd ļoti interesanta tā situācija. Es biju 12 gadus modernās Piecīņas federācijas prezidents. Tagad es esmu goda prezidents. Es varu runāt un darīt, ko es gribu. Un man ne pa ko nav jāatbild, jo atbild modernās Piecīņas federācijas prezidents. Un tāpat arī šajā brīdī, kad tu kļūsti par kuģu komandieru kapteini, ja, viss paliek tava atbildībā. Un tā ir tāda, tas ir tāds lēciens, ja, un tev jāapzinās, kur tu esi, kā tu esi. Mans kuģis nebija liels. Man bija 149 metru garums. Jūs gan liels. Un komanda bija ne tā kā uz civiliem kuģiem ir 15, 28. Man bija 287. Oho, uz cik iet tāds kuģis? Tur ir 36 mezgli, apmēram 70 km. Tas ir kruīzs?
Nē, tas bija karakuģis. Nē, es saprotu, bet tas ir kruīza ātrums vai tas ir tāds ārkārtas ātrums? Tas ir, ja tev vajag tādu. Bet parasti kaut kādiem tur 12 droši. Nē, parasti mums bija standarta gaita 18. Tas bija standarta ekonomiskā gaita. Baigais aparāts. Nu, kur jūs kuģojāt? Visur. Nu, kur visur? Antarktīdu? Nē, ko tu uz Antarktīdu? Visur. Jāsargā taču Maskava. Kā tad? Jāsargā bija Maskava, tas nozīmē, ka Ziemeļatlantīda. Ziemeļatlantīda, bet cik tālu tad tas sanāk? Tas ir Biskaja līcis. Jā, ir, kartas tāds nav, bet varam tā patēloties. Ir vienmēr jāsargā tā vieta, no kurienes amerikāņu zemūdens un karakuģi palaižot balistisko raķetu var trāpīt Maskavai. Tā līnija apmēram Grenlandes dienvidu punkts un Gibraltārs. Bresta faktiski Francijas pilsēta. Tas ir tas apmēram tas rajons, tā līnija. Tas galvenais uzturēšanās un patrolēšanas rajons. Tas bija tas pretzemūdeņu kuģis. Nē, viņa fregāti. Arī pret zemūdenēm. Jo man teica kaut kādā 65. gadā apmēram, ka Ļiņingradā dienēja pa gāzes turbīnistu. Laikam bija pēdējais, kas 4 gadus dabūja dienēt, pēc tam sākās 3. Baltīskā. Tad bija projekts 1135. Jeb 71. Baltīskā gāzes turbīnā bija tikai 2 projekti. No tiem droši vien. Jā, var pastīties. Ja 71. tad bija viens Abroscoli, kurš noslīka un palika Liepājā. Es neatceros vārdu, bet tas bija lielākais un drusku mazāk, 1135, to bija kāds 7. Viņš man stāstīja, ka bija kaut kādas situācijas, kad izmainās ar NATO kara kuģi tajā laikā, un kad iet garām, tad rāda kulakus un ko. Kāds jums bija tās mijiedarbības? Tas visu laiku viens otru seko, taču visu laiku visi kuģi, kara kuģi viens otram seko. Viņiem ir uzdevums, pildot savu uzdevumu, vai tev ir uzdevums. Viens no mūsu uzdevumiem arī manam kuģim bija tas tajā laikā 70. gadu vidū sāka Norvēģija strauji attīstīt naftas ieguvi Ziemeļjūrā. Viens no uzdevumiem bija atsekot, kurās vietās sākās tie urbumi un viss tās lietas, un otrs pirms tās iznīcināt. Kā citādi. Bet viņš jau tās naftas iegūs platformas var iznīcināt tikai ar atomsprādzienu, jo tie stabi, kas ir 5 metri diametrā un viņu daudz ir ar nekur, tur nevar iznīcināt. Tāpat kā ar Krimas tiltu. Tagad nav tādu pagaidām ieroču, kuriem viņu var Ukraiņu iznīcināt. Un varbūt tās paskatāmies uz to romantisko pusi. Jo, uz kara kuģi jau droši vien arī kaut kas drusku romantisks tomēr ir. Droši vien, ka neviens nepiesienās, visi liek svētu mieru, brauc, kur, apmēram plus mīnus gribi, kur gribi. Saskaņā ar kaut kādu plānu, bet, kā ir, teiksim, ilgi dzīvoties pa tiem neitrālajiem ūdeņiem? Forši. Diena sākās, ka sardzes virsnieks ieslēdz translāciju, saka, labrīt. Mūsu kuģis turpina pildīt uzdevumu, atrodas noteiktajā rajonā. Līdz tuvākajam krastam vai līdz tuvākai sauzemei 4782 kilometri, zem ķīļa 6211 metru, un katrs dzirdot šos vārdus saprot, ar tevi nekas notikt nevar. Tu esi drošībā. Nekas nevar notikt ne no vienas, ne no otras puses, un tu arī nekur nevari ne uz Maksimā izskriet, ne arī Rīmi ieskriet, paķert tur kaut kādu snikeru. Cik ir ilgākais laiks bez snikera, bez krāsta?
man laikam, ja tā vienkāršot paskatās, man liekas, ka gads. Nu tā, vienkārši kursējot. Jā. Degvielu pieved. Jā, nu kā tad visu laiku, pārtika arī. Un tā kā tad ir tikai tas jautājums, kā te uzvesties. Teiksim, 91. gads, laikam tas ilgākais vai garākais. Nu, es pieņēmu lēmumu cukuru nelietot. Līdz šai dienai nelietoju cukuru. Bet labi, īstenībā šitā tāda forša tēma. Tas cukurs arī ir forša tēma, bet es esmu, būdams jūrā, saskāries ar baigo garlaicību. Pašā laikā ar visām atklāsmēm, ka tev tur nāk visādas interesantas lietas galvā un idejas foršas. Un pat ar tādiem stāvokļiem, ka neviena doma nav. Un tad, kad atbrauc krastā, tu nevari nevienu sastrīdēties, jo tu šauri pozitīvs un iztīrījies. Te ir atkal par šo lietu tāds, filosofisks prātojums varētu būt. Teiksim, ja tev ir komanda 8-15 cilvēki, tad tā ir diezgan tāda slēgta vide, kur katram ir zināmi pienākumi, un, kad tos pienākumus izpildi, tev arī drusciņi jāatjaunojās ir, tad drusciņi ir jāpaguļ, un tad, kad tu esi to visu izdarījis, tad ienāk atkal tas laiks, ka tev ir savi tie pienākumi štata izpildiet. Tādēļ tā vide drusku ir citādi, teiksim, kā man tā bija. Ja man ir komanda 287, ja, tad, lai nodrošinātu to kuģa kustību un viņa ikdienas dzīvi, visiem 287 nav jāstrādā. Tur ir viena grupa, kura strādā, teiksim, ja, un viena grupa, kura var domāt, ja. Kāda tā proporcija? Es domāju, labs jautājums. Es nekad nebiju pie tā izdomājies, ja, bet ja es tagad tā uz ātri varētu, es domāju, ka 4. daļa, ne vairāk. Domā. Jā. Galva jau arī proporcija mazāk. Es domāju, ka 4. daļa, jo citi ir tur, zinām, ieroču, kuriem ir apkops visam tur reizi gadā vai 2 reizes tur citādi, un tu nemaz uz kur to nevar izdarīt. Ārsts, pulkveža leitnants, un viņš man nav viņam tādu pienākumu, un viņš var tur tā. Un tad es viņam prasīju, ka tu neko nedari, un tad viņš atbildēja, kas, ko ir mācījies. Jā. Un tādēļ es saku, ka man bija tā situācija citāda, man bija arī laiks, teiksim, drusciņi ārpus visa tā padomāt, un es domāju, ka tas process vai attīstības vai pasaules izzināšanas nekā neapstājās. Un tad, ja vēl rodas blakus, teiksim, tādi cilvēki, kas ir atkal tēmēt uz kaut kādām lietām, kas interesē kaut kas. Piemēram, 89. gads, ja mēs paskatīsimies, tad bija tie lidojoši objekti. Es ar viņu... NLO, Jā, man bija publikācijas, un ko tikai nedarīja, un tādi cilvēki bija vairāki, un man pat sāka sūtīt, jau zinot, ka es ar muļķībām tur nodarbojos un viss, bet tas turpinājums arī interesants ar tom NLO. Kad jau es jau brīvās Latvijas armijā esmu zināmā lielā amatā, un mācoties Amerikas Savienoto Valstu augstākajā kara koledžā, mums mācīja braucienus un Nevadas tuksnes. Pa Nevadas tuksnes ir daudz dzirdēts, un es tajā laikā arī tajās publikācijās biju, ka tur ir notriekuši NLO.
un tur ir tie cilvēciņi, viņi zaļi, un viņi tur ir visi. Un tagad, nolaižoties ar lidmašīnu, sagaida viens zvaigžņu ģenerālis, un es jau kā puisis no Latvijas vienkārši, es viņam uzreiz, es saku, Džek, nu, kad noteikti man parādīs tagad. Zaļie cilvēki. Viņš tā uz manis skatās kā uz muļķi, kas ko. Es saku, nu tas, ko jūs tur notriecāt, un kur jūs viņus likāt, tā kā parādu viss tās. Tā kā ir tās situācijas dažādas un arī negaidītas turpinājumi. Bet, pagad, nu tad tā padomju Savieta, kur tu biji uz kuģi tajā mirklī, ka Latvija neatkarīgi dabūja, ja nebija uz kuģi? Tas moments. Es biju 88. gada decembrī izsūtīts no Latvijas par to, ka novembrī piedalījos Latvijas karogu pacelšanā virs Liepājas pedagoģiskā institūta, izveda un es biju Polijā. Es biju Polijā un Latvijā atgriezos 13. janvārī 92. gadā. Gandrīz 4 gadus nodzīvoju bez ģimenes Polijā. Bet tu mākoji valodu? Jā, bija. Mani viņi pieņēma kā savējo. Un man vēl 91. gadā man ir mājā tāds simbolisks dūds, tāds liels, tāds kārtīgs. Un 91. gadā. Un uz viņu ir uzrakstīts. Первому доводится сил морских вольная Латвия. Pirms gada vēl Latvija brīva nebija, un man jau tāds bija uzdāvināts, poļi man bija uzdāvināts. Ticība. Viņi zināja vairāk. Jā. Labi, un tad tagad, kas tad tagad notiekās? Tagad tas posms ir beidzies. Un jāsāk būvēt ir jauns posms. Labi, kā sākās? Tagad ir līdz tukšs, mums nekā nav, bet tagad jau ir viss kaut kas. Un kā mēs tik tā nokļuvām atkal? Tas laiks bija, jo mani bija uzaicinājis 91. gada septembrī tā laika premjers mūs, Godmans, izsaucis pie sevis. Un ļoti liktenīga diena arī. Tā diena bija tā, kad Jeļcins atzina Latvijas neatkarību. Un man bija nolikta tikšanās laikam 12. un taisnība īsti pirms 12. atnāca teletaips. Krievija atzina Latvijas neatkarību. Un tad tā tikšanās mazliet ievilkās, jo Godman kungam bija visādas intervijas, zvanīja telefonu un viss, un tad pēc kādām pusotru stundām, kad beidzot es iegāju pie viņa, viņš zēsā. Tā, runājam īsi. Vai esi gatavs veidot Latvijas jūras spēkus? Es viņu atbildēju, tieši tā esmu gatavs. Kad var būt Latvijā? Tas bija septembris 4. vai man liekas, ka 4., 5., 6. Un pēc 15. janvārī es atgriezos 13. Tā kā sākās tā ļoti vienkārši. Un tālākais jau bija atkal tajā aizsardzības ministrijas struktūrā, jo kaut kur oktobra mēnesī nākošie visi vadītāji, mēs bijām pirmoreiz savākušies. Arī es biju atsaukts, uzaicināts, un es arī nakti biju atbraucis ar baltu Volgu ar Latvijas numuriem LA. Tie pirmie numuri bija atsūtīti pakaļ, jā. Man un tad arī Dainis Turlais no Maskavas bija kaut kā ticis uz šeien, un te jau risinājās būt vai nebūt aizsardzības ministrijai. Jo domas jau tajā laikā bija dažādas, ka teica, ka varbūt aizsardzības ministrija mums nav vajadzīga, mēs jau tādu valsts, kuru taču nevienam neuzbruks, un neviens jau mūs arī neaiztiks, un mēs nevienam neesam vajadzīgi. Jā, tā kā tie laiki bija tādi, un tad jau parādījās tie pirmie cilvēki arī tās komandas. Un man laimējās to, ka man ļoti spēcīga komanda izveidojās. Un tāpēc mēs varējām diezgan ātri nostāties plus mīnus uz kājām.
Un jāsaka liels paldies arī tā laika valdības vadītājiem, tam pašam Vodmaņkungam, ja, kad mums vajadzēja kaut kādu palīdzību. Un tad izdevās ties 3 zvejas inspekcijas kuģi. Tā laika Sams, kur Gunārs bija komandieris kļuva par viņu, un Komēta un Spulga. Vai tev ir zvejas inspekcijas kuģi? 3 zvejas inspekcijas kuģi. Mums vēl bija 2 Rotāns un Zurbagans. Bet pareizi, zvejas inspekcija tā, kas skatās, vai pareizi zvejo. Jā. Un tur neizvejo to, acis nav mazu. Šie bija tie 3 maziņie. Jā, bet es jau ātri tiku skaidrībā, ar ko viņi nodarbojas. Tā laikā nodarbojas ar kontrabandu. Viņi kamīņu malku ved uz Beigāt kontrabandu, jā. Jā, skaidrs. Oficiāli tas nebija. Oficiāli nebija. Jā, viņi bija zvejas inspekcijas kuģi, ja kādu zvejtu. Un vēl bija 2 lielie, kas Ziemeļatlantijā. Bija inspekcijas kuģi Zurbagans un Rotāns. Bet es par viņiem, es vēlāk sāku domāt par viņiem, bet viņš man nedeva. Ja kāds grib, viņi var pastīties, kur viņi palika. Bet šos 3 man atdeva, un tie bija, un viens no viņiem tas bija, tas Sams, jā, Gunārs, kurš apturēja lielo desantu kuģi. Kas tur bija? Nelikumīgi. Tajā laikā jau Krievi sāka izvest visu, ko no Liepājas. Un tā nevar darīt. Starptautiskie noteikumi, taču muita ir un kontroli ir, un Sameņša to dešā kā ložbatēji nostājas apturēja, un tā mēs sākām ievest kārtību. Skaidrs. Jā. Bet, es tā domāju, ja tu gribi zandals nopirkt, ja, tad aiziet uz veikalu, skatās, tur 5 eiro, vai 50 vai vienalga. Ja tās ir jūras zandals, tad tas būs vismaz 200, ja. Ja tās ir jūras un militārās, tad droši vien būs jau vēl. Jā. Un man liekas, ka tādu floti atjaunot ir nenormālākie resursi, ņemot vērā, ka tas ir gan militārs, gan jūras. Mēs jau gājām to tajā brīdī vienkāršāko ceļu, jo jāskatās bija, kādus uzdevumus mēs risināsim. Mūsu galvenais uzdevums bija noslēgt jūras robežu, sākt veikt jūras robežas kontroli un veikt krastapsardzes funkcijas. Tas skatīties, lai tur notiek likumīgas lietas. Tātad šīs prasības jau tam kuģim jau samazinājās daudz reizes. Viņš neķers. Jā, tātad viņam jābūt spējām kaut ko redzēt, kaut ko atklāt, kaut kāds lēmums pieņemt, sagatavot cilvēkus, lai viņi juridiski drīkstētu tādas vai tādas darbības darīt. Jo sarežģītākais jau tagad arī, ja mēs skatāmies par to Krievijas ēnu flotes darbību, ja? Trakākais jau tas, ka juridiskā bāze tāda uz jūras, tu bez iemesla apturēt kuģi nedrīkst, un ja tas bez iemesla kuģi apturējis, tad tev jāmaksā drausmīgās naudas summas, jo dīkstāvi tādam kuģim kaut uz dažām stundām viņi jau, tas skaitlis ir ar daudzām nulēm. Jā, un tādēļ mums bija juridiski jāsagatavo cilvēki, tiesiski jāveic darbības, bet galvenais uzdevums bija sākt jūras robežas kontroli. Un tā bija tā laikā ļoti liela problēma. Jo caur Latviju, mazāk caur Lietuvu, un arī drusciņ mazāk caur Igauniju, bet gāja nelegālie bēgļi. Kuriem viņi bēga? Viņi gāja uz Eiropu. Zviedriju vajadzēja viņiem tikt. Kas tie bija pa bēgļiem?
Vienkārši cilvēki. Bet no kurienes? No Krievijas. No bijušās padomju savienības. Un to organizēja. Tur es domāju, ka bija ļoti labi organizēti Krievijas armijas cilvēki, kuri pārzināja gan šo rajonu, gan arī visas tās iespējas. Un uz Zviedriju jau caur Latviju katru mēnesi, apmēram 1000 cilvēku gāja. Un Zviedrija jau tas bija ārprātīgs sloks. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc Zviedrija mums palīdzēja veidot krastapstākļus. Baigi loģiski. Tad baigi loģiski, jā. It kā mēs sakam, ka jā, un Zviedri palīdz, tad pirmie 3 lielie radiolokatori. Zviedri viņus uzstāda. Viņi iedāp uz algu fondu, viņi saliek ārpats. Taču tieši tāpat kā Zviedri iedēja tos 5 kristapa tipa krastapsardzes kuģīšus. Jā. Un ne jau Zviedri darīja, ka viņi gribēja mums palīdzēt. Tad viņi savas problēmas atdeva mums, lai mēs risinām. Jā. Mums jau lai viņi iet, viņi grib, bet tā kā šeit intereses mums sakrita, un tas liktenis bija tāds, ka mums palīdzēja, ka nevajadzēja tikai mūsu pašu līdzekļus, bet mūs palīdzēja Zviedrija. Arī Vācija ļoti daudz tajā laikā palīdzēja. Līdzīgi motīvi. Jau skatot, diezgan līdzīgi, bet viņiem bija atkal cits, jo viņi mums palīdzēja nostāties uz kājām par pretmīnu darbību. Jo to mīnu jau vēl līdz šeidienai daudz ir, bet šajā Rīgas jūras līcī un bijušos poligonos tur jau nebija nekas zināms, kas tur ir. Un tāpēc atkal vāciešiem bija tā interese, lai viņu tirdzniecības flotes kuģi, kas nāks tirgoties un sāks šeit kuģot, lai būtu tā drošība. Tagad tās intereses daudzās vietās sakrita, un Francija mums ļoti daudz palīdzēja. Frančiem atkal bija citas intereses, Frančiem bija vēsturiskās saites atjaunot. Tā kā daudz lietas īsti sakrita, bet tas bija priekš mums ļoti, ļoti pozitīvs. Jā, bet par to romantiku mēs tur pārskrējām pāri. Par to nav ko darīt, droši vien uz liela kuģa ar lielu komandu visu laiku ko darīt. Un ja tev kādi 15 noriebjās, tad tev runā ar citiem 15. Jā, tas tādā ziņā, bet uz tādā lielā kolektīvā tur ir tādi vairāk periodi, kad tu aizej, tad paiet tur pāris nedēļas, teiksim, kamēr tu ieej tajā jaunajā ritmā. Vai arī tas ritms ir atkarībā no saules. Katra saule, kur spīd un kā. Bet tie laiki bija arī tādi, ka bija jādzīvo pēc Maskavas laika. Baigi stulbi. Ja tu atrodies Atlantijas tur rietumu pusē, tev saule spīd, bet tev saka, ka tev ir 12 naktī un tev jāiet gulēt vai ziņojumi visi jātaisa pēc Maskavas laika 12, bet tajā laikā tev vajag gulēt, tad pēc kāda laika tev dzīvot un kā. Jeb atkal kā bija raķets jālādē, tajā dokumentā ierakstīts. Visas operācijas ar raķetēm lādēt, izlādēt, jātais nakts tumšajās stundās. Stāvi Severomorskā. 2:00 naktī. Saule šeit augšā un tu lādē. Tu dienā nevari lādēt, jo nakts tumšajā. Un tā tur rakstīts ir, no 2 līdz 5 naktī, tā kā tas ir tas interesantais tagadējos. Kāda ir tā ikdiena? Tu celies, pieņemsim 3 dienā, jo tas ir 9 no rīta Maskavā. Kā tu tur? Tas ir viss. Kā tā ikdiena? Uz jahtas skaidrs, 4 stundas stūrē, tad 3-4 stundas. Tieši tāpat piecelies, iztīri zobus. Aiziet pārēt brokastis. Tad sākās dienas režīms, pārbauda visas sistēmas, tad mācības sākās, Sardze, tā, kas stāv pie mašīnām un vadība, tie strādā pēc savu grafiku, tur nekas nemainās. Ar pāriem ir dienas režīms, kur nekāds mācības stundas, nekas, viss notiek
noteikti pēc saraksta. Nu, labi. Admiralskī čas arī. Ko tajā dara? Guļ. Jā. Pār 12 un līdz 2 var mierīgi gulēt. Bet tu par to tēju stāstīji, kad uz kuģi dzērt tikai stipri tēju, tas ir, lai neaizmigt. Jā, nu vissmagākais laiks uz kuģa, kad tu esi sardzē no 12 līdz 4. Suņi vārds. Suņi, jā, nu tas ir viss. Un tajā laikā, nu tad vai kafiju, nu kur tu kafiju, labāks ļoti stipru tēju, un tad ir tad dzer tikai. Tāpēc, laikam, es tagad kafiju dzeru. Nu labi, bet, piemēram, esot uz tāda kuģa, droši vien ir kaut kāda atrautības sajūta no sauszemes, sevišķi gadu nav viņa redzējis, sevišķi vai pa viņu staigājis. Droši vien ir tāda sajūta, ka tu dzīvo kaut kādā mikrovalstī ar saviem noteikumiem. Kā tu uztveri par to krastu kāds? Es teikšu tā. Ar šodienas acīm tas ir pavisam citādi. Ar tā laika esamību bija pilnīgi citādi. Nu, sāksim no tālienes. Dzīvojam Liepājā, jā. Gan mana mammīte, gan sievas mamma un tēvs arī Gaujanā. Nu tagad, vajadzētu piezvanīt, kā viņiem tur iet un viss. Man mājās arī Liepājā bija telefons, bet no mājas telefonu piezvanīt nevarēja. Tātad jāiet uz Liepājas centrālo pastu. Tāpēc nevar no mājas piezvanīt. Nevarēja, tā bija tālsaruna. To tu nevari, tev jāiet uz to sapņu punktu, tad tu piesaki, jā. Tad tu gaidi. Tāpēc kāds pusstundas, vai tas ir 40 minūtes nogaidījis, tad saka, neatbildēja, vai vēl gaidīsiet? Tas ir viens. Tagad es esmu Klaipēdā ar kuģi dokā. Jā, gribas piezvanīt arī uz māju. Arī jāiet Klaipēdā uz centrālo telegrāfu, vai kādu tur telefonu stāciju, jā. Un tieši tas pats tepat pāri robežai. Nemaz nerunāju par to, ka tu esi jūrā vai okeānā. Bet tādēļ jau mēs dzīvojam citu dzīvi. Mēs tagad ejam projām uz okeānu, mēs zinām, kā tur vienam mūsu kolēģim, virsniekam, jā, pēc 2 mēnešiem bērniņš piedzims. Tā kā aiziet jūrā, tad, ir rezervas līdz tur tās rezervas jāizlieto, attiecīgi, kādu gadījumu ir visi. Tagad, bet tā vajag un viss. Ej tie radisti, un te radistas tās lentes pats tur uzraksta, apsveicu, tur dēls ir piedzimis, jā, tad viss, tiekam pie pēdējās konjaka pudeles. Tas īstenībā nav piedzimis. Kāds tur, neviens to nezina. Jā, loģiski. Tāpat nezinu, vēl nāks mājās, tu uzzinās. Tā kā šajā sakarā, tajā laikā tā dzīve bija pavisam citāda. Teiksim, mans tēvs arī, kurš pa papu sauc, kurš nomira, es arī biju Ziemeļatlantijā, un tādu ziņu jūrā nedeva. Arī tas jau bija 80. gadu vidus, bet vienalga to ziņu nedeva, jo izmainīt jau neko nevar. Izmainīt nevar, un tas nevar izmainīt garstāvokli un attieksmi. Lai tu nervozētu tur un kaut ko, viss. Tādēļ tas tā izpratne un sapratne ir pavisam cita, kā tagad. Tagad tev tas telefons ir, tu ne tikai vari piezvanīt no jebkuras vietas, tu pat ieslēdz WhatsApp un tu skaties bildi. Kas tev tur aiz muguras ir, jā? Kas tev tur pa cepuri tur karāja? Tādēļ tagad ir ļoti grūti šodienas cilvēkam pastāstīt par tām sajūtām, kādas bija, jo tad to sajūtu tādu nebija. Tu zini, kad ir 4000
kilometru līdz krastam, 4000 zem ķīļa metru, un tu esi drošībā. Un visa pasaule tādēļ tagadējiem cilvēkam, ja, tas tāpat kā tiem bērniem saka, tas šitais telefona aparāts. Kā tu jūs varētu uz skolu viņu paņemt līdzi? Vai tad, kad būsi mežā piezvan? Jā, tagad būsi mežā piezvan. Jā, nu, un tādēļ tās izjūtas, un tās bija pilnīgi citas, jo viņu vienkārši tādu nebija. Jo tu atraujies, galus atdevi, ja, tā kā man tur pēkšņi jau Latvijas laikā blakus kabinetā vienai, lai viņai vieglas smilts, otrai tagad 4 dēli ir, pēkšņi kabinetā histēriski smiekli. Es eju uz turien, kas notiek? Viņas kuģim vajadzēja ienākt, vai franču kuģiem, vai vācu kuģiem, un viņas tur drukā uz mašīnas. Jadraņi saucās. Šitās, ja, drukā to plānu, un viņas aizgājuši. 2 matroši atdod galus. Nu, viņas jau nezina, kas tas ir. Un viņas sāk smieties, kāpēc viņiem jāmirst. Jā, un arī tajos laikos, tad, kad tu atdod pēdējo galu un atraujies no krasta, tu zini, ka tev ir 4 vai 3 vai 5 mēneši, viss tā ir cita pasaule. Un tev nekāda doma vairāk, tu par to nav, jo atpakaļ ceļ vienkārši nav. Bet tagadējam cilvēkam grūti to saka, kā, nu jūs taču tur tā, nē, tur viss bija sagatavots, mēs aizjām, tur, nu, kā teicu tagad, nopirka tik daudz, vai kā pabrika 72 stundu somu, sagatavoja un aiziet. Tur zina, ka tur viss būs normāli. Apmēram tā sajūta tāda. Bet šodienas cilvēkam, nu, tāpat kā mēs tagad runājam, prasa man par šo lietu. Nu, es nevaru atbildēt, tāpēc, ka tā nebija. Tās sajūtas bija pavisam citas un tā izpratne cita. Jo tu aizēji tajā, nu, it kā tajā nebūtībā, kur citas izējas nav. Kad ir tikai tas rāmis un tā teritorija, kur tev ir jāizpilda viss tas, kas tev tur uzrakstīts, lai tu atkal atgrieztos tajā laikā, kad atkal varēsi sākt dzīvot. Kaut kā tā. Nu jā. Kaut kā, bet tā ir taisnība. Tās izjūtas ir pilnīgi citādas. Nu jā, tagad jau vienkārši informācija nāk līdzi. Nu kā, nu taču... Tā informācija, es domāju, ka viņš nogurdina. Jā, nu, arī apgrūtina. Nu, jā. Viss kopā, un tu jau arī zini to, ko tev nemaz nevajag zināt. Jā, un tā nervozēšana, un uztraukums visādi, jo tā dzīve jau nemaz tik viegli nav, un arī, lai Dievs nedod kādu nelaimi notiek, un to tu gribi vai negribi, to tu tāpat uzzini, teiksim, ja man tēvs nomira, tad vienkārši tādu ziņus turien nedēļu, jo tad vajadzēja ilgi un dikti tur sakaru seansā papildus laikus aizņemt un tur visu to, nu, un jēga te nekāda. Klausies, jūrā vētrā ateisti nesot. Kāds ir piedzīvojums ar vētrām? Nu, kā ar kuģiem laikam jau ir tā mierīgāk, bet nu vienalga. Pēc mierīgāk. Nu, tāds izturīgāks vai ņiprāks, sportiskāks vai... Taisn otrādi, teiksim, visādi mūsu virsaites. Norvēģijā pirms kādiem 15-20 gadiem bija mācības, un Latvija pieņēma lēmumu, ka viena kaujas rota piedalīsies tur. Nu, mēs pieņēmām lēmumu, kad ļoti, ļoti vienkārši un mums lētāk būs. Jā, mēs viņu visiem ieročiem, visu tehniku izvietojam uz virsaišu, jo virsaiti ir tie 2 mīnu klāji vēl apakšā. Jā, un tos 120 cilvēkus viss izvietojam un uz Norvēģiju. Pa ceļam gadījās vētra. Nu, kas tas ir? 20 sekundē vai?
Nu, es uz kuģa nebiju, bet, vismaz. Jo jahtām ar 20 metriem sekundē ir diezgan nekomfortabli. Kā ir tādu kuģi, cik ir viņi tādu komforta zonu? Nav komforta zonas nekādas. Skatoties, teiksim, Baltijas jūrā, vilnis ir tik riebīgi. Žas, Īs, un tās ir, es saku, man varbūt viena no smagākām vētrām bijis šeit pat Baltijas jūrā. Viena Barents jūrā, uz kuģis lūza. Bet jā, un tad izvietojam tie kaujinieki, tur speciālisti, tur tādi un viss. Un tad Norvēģijā nokļūstot, un tā, ka mācības beidzās, tad bija teikts tā, pa savu naudu var lidot ar lidmašīnu. Un tā ir lielākā daļa lidoja lidmašīnu. Tā kā tie kuģi jau ir dažādi, teiksim, jā. Uz cita tas vilnis ir vieglāk pārciešams, uz cita ir grūtāk, bet vēl cilvēkam, kas nav pieredzis, kā šī sauszemes rota, cilvēki tur pamocījās diezgan. Un jāsaka, te kuģu konstrukcijas ir ļoti svarīgas, kādas viņas ir. Es zinu, ka viena no padomju desanta kuģu konstrukcijām, kuras arī Polija būvēja priekš padomju savienības, tas bija ārprāts. Tas bija ārprāts, bet tik mazākais vilnīts jau sākās jūras slimības. Bet jā, es domāju, ka tur viss ir, jebkura kuģa, un tie piedzīvojumi, pārdzīvojumi vienalga tādi ir. Kas tur bija, teica, kuģis mums tur lūza? Tas bija 86. gads, vienas no tā laika lielākajām mācībām, kādas te padomju savienībā bija, un mana kuģa vienība, mums bija speciāls uzdevums, mums bija jātēlo amerikāņi. Mēs pirms mācības sākuma jau aizgājām uz Atlantijas okeāna dienvidu daļu, cigārs, centrālo daļu, un tad mums bija jātēlo, ka mēs nākam uzbrukumā. Un tad, kad mācības beidzās, mēs saņēmām uzdevumu, mēs bijām no Baltijas jūras. Mēs saņēmām uzdevumu iet uz Severomorsk. Un tad mēs 5 dienas gājām uz Severomorsk. Rudens. Tamai oktobra mēnesis bija. Un okeāns jau bija ļoti, ļoti nemierīgs. Bet mēs uz to pusi iegājām ciklona acī. Un ļoti mierīgi, tad mēs 5 dienas neviena viļņa, ne kaut kā ļoti skaisti aizgājām. Pietavojamies. Noziņoja, tur viss beidzies jau sen. Kāpēc mums bija jānāk šeit, mēs taču varējām laist mūs uz māju? Mēs jau būtu mājās un viss. Nē, virspavēlnieks pateica, lai jūs atpūšaties. Kā atpūt, muļķības? Un tad, kad atpūtāmies, tad vajadzēja nākt atpakaļ. Bet tad tie rudens cikloni, viņi apmēram 30 grādi iet pat okeānu zemļa. Tagad viņi nāca mums virsū. Un mēs nokļuvām tādā, ka mums klāju augšēju, kuru augšējiem klājam metāls laikam bija 20 centimetri, pārlauza. 20 centimetri biezi metāli. Bet ko viņš ir bruņots kaut kāds? Tik šausmīgi biezi. Tā šaukļais klājas, lai vienkārši kā tagad atlūzes, ko saka Ukrainas karā. Ja atlūzām
tur kuģus, tos tankus sasit un mājas grūst kopā un degvielas bāzes ar atlūzām, jā. Nu, lai atlūzes neizsistu caurums, jā. Augšējais klājs ir, augšējais, nu, jā, nu. Un pārlauza. Kaut kur varbūt, un pārlauza tādā vietā, taisn apakšā bija turboģenerators. Nu, kas ir ļoti svarīgi arī, un mēs jau tu mēģinājām atklāt, nu, un tad iznāca glābējs, bet tā vētra bija drausmīga, tomēr. Bet nu, viņš jau neko neizdarīja, mēs tāpat savu gaitu līdz Polijai tikām, Polija mūs Svinamindē sataisīja. Bet lielākā vētra man arī bijis tajā Norvēģi jūrā. Nevis Norvēģi, bet Barents jūrā. Barents jūrā, un tad mums bija ugunsgrēks. Turpat vēl vētras laikā? Naktī ugunsgrēks. Un skuģā tomieroči. Nu, kā šīs kokteils saucās? Nodzēs. Tālāk. Bija tā diezgan tīkam. Tad turpinot pa darbu, nu, sanāk vislāk darbs, un cik tad militārais jūrnieks ilgi ir jūrā un cik krastā, teiksim, nu, sievu kaut kā taču dabūja, vai ne, un kur viņi var dabūt, kad pa gadam okeānā tur? Tas ir tāds labs jautājums ir. Vienmēr jādomā uz priekšu. Tad jau. Jā. Mācoties institūtā, un analizējot, kas notiek ar beidzējiem, jā, tad, un arī domājot par to, kurā vietā tavs nākošā dienesta vieta ir, un tad kādu sievu tu varēsi dabūt. Un tad, ja tā dienesta vieta, tu, teiksim, kaut kāda ziemeļi, vai tālie austrumi, teiksim, jā, vai Kamčatka, vai kas to zina, tā Padomju Savienība jau bija liela, kas to zina, tad tiek pieņemts lēmums, jau kaut kur jau līdz 3. kursam jau gudri paliek, jā, un tad pieņem lēmumu, kad ir pārbaudīt sievi jāņem. Tad, kad beidz 4. kursu, nu, tad jāprecās ar to pārbaudīto sievu. Nu, lūk, tā ir garantija, ka tu būsi zināmā komforta zonā, teiksim, jā. Nu, tā arī es izdarīju, jā. Tā ir praktiski soļi, kā praktiski, teiksim, tik pie pārbaudītas sievas. Jā, nu, tas biedreni. Nu, pārbaudīt, nu, tā, kad pirmo reizi viņus, es mācījos, viņi arī mācījās. 6. klasē viņi parādījās no kaut kādas Ozola skolas, jā. Tur to Ozola skolu, laikam. Lūsēns tagad saimnieko. Jā, tur, ko Lūsēns saimnieko. Jā, to, laikam, tad klapēja ciet, jā. Nu, un vai viņai vecāk pārcēlās tuvāk Gaujenai. Nu, lūk, un tā viņi mūsu klasē parādījās, nu, nekas. Un vajag paiet laikam, lai saproti, ka, nu, derēs laikam. Nu, un tad tā gadījās, jā. Bet tas ir tāds ilgtermiņa projekts, un tad tu esi garantēts. Nu, labi, kā tas tagad notiek? Mācījies esi Ļeņingradā, tagad kuģo ar kuģi pa okeānu, tev ir pārbaudīts variants Gaujienā. Vēl jau, nē, nu, tur aprecies un pateicis tūlīt, un es jau viņu aizvilku uz Ļeņingradu, kamēr es mācījās 5. kursā, mēs tur īrējām vienu istabiņu, cauri staigājām saimnieces istabiņai. Cik daudz naudas bija Ļeņingradā, kad tu mācījies stipendiju? Daudz. 15 rubļu un 80 centīmi. Mēnesī. Mēnesī, jā. Ēdnīcā paēst, laikam bija rublis. Nē, man ēdināja, mums ir pusdienas par... Nē, es to saprotu, cik ar žoju proporcionāli, cik tas ir sporta ritens bija 100 rubļu. Nu, man jau... Da nevajag riteni. Man nevajadzēja riteni, es turpat blakus institūtam dabūtu to, jā, bet tā arī bija liela interese. Vajadzēja iet.
Smoļnijā bija deputāti, un vajadzēja iet pie deputāti, jo tādās pilsētās kā Leņingrada, Maskava, tur jau nedrīkstēja neviens cilvēks ne dzīvot, ne ierakstīties no kaut kurienes. Tur vajadzēja tikai savējie. Un tagad saprecējies, un tad es tiku uz kaut kādu pieņemšanu pie deputāta. Tad mēs pēc gada brauksim projām, un man nekāda sakara ar to pilsētu, un visu vai dieviņu, un tad dabūju. Un tad mēs to istabiņu par 5 rubļiem mēnesī īrējām, jā. Bet vispār jūs nevar izrēķināt, cik tas ir, cik šodien maksā istabiņu, kā 200 eiro mēnesī. Bet jauni tur nekā neprot, un kaut kas viss bija taču jāiemācās arī. Un tad mēs pieņēmām lēmumu, bija tas saldējums tāds. Batoniņš saucās ar riekstiem un ārprātīgi 28 centīmi. 28 kapeikas maksāja viens. Un viņai 28, man tas ir 56 centīmi. Tad mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs vairāk saldējumu neēdīsim. Tad mēs saldējumu arī neēdām. Bet kaut kā jāizdzīvot, bet interesanti. Bet viss bija labi. Viņi strādāja uz ātrās palīdzības. Tur Pēterburgā. Jo viņa martā beidza medicīnas skolu Rīgā, un jūlijā apprecējās, un tad arī jūlijā uz mēnesi atbrauc atvaļinājumu, vai 3 nedēļas, cik man bija tas studenta vasaras atvaļinājums, un tūlīt apprecējāmies, un viņi projām. Tēvs gan teica, kur viņi brauks, lai viņi paliks, kur nepaliks. Jā, biļeti nevarēja dabūt, aizbraukt uz Sanktpēterburgu. Balkānu. Vilciens, biļešu nav. Es pie tās konduktors, kas viņi tur skaitās vagonā. Pravadņica, jā. Un mēs taču tikām tādā vietā. Katrā vilcienā ir viena kupeja, kur tos madračus glabā. Un mūs tajā ielaid, un mēs pašākušos tiem madračiem. Vai tie viņi cik forši? Skaidrs, pa darbu apmēram tikām daudz maz skaidrībā. Redzi, šitiem te militāristiem darba nav. Militāristiem ir dienests. Un tas faktiski dzīves. Tas, jā, 24 stundas dienā. Tas tā kā viņa visu laiku ir dienestā un visas tās lietas. Bet vēl viena interesanta lieta ir, ja runā tiešām par to dienesta vietu. Ja, man bija ieplānots, un mēs ar vienu savu draugu, studenti būdami 5 gadus čupojāmies tur un taisījām visāds brīnums te Sanktpēterburgā, ieskaitot meitenes pārģērbās mūsu jūnieku formās un pa Ņevas prospektu gājām, mēs no muguras gājām, smējāmies. Jā, bet arī tāds. Un ar viņu mums bija ieplānots, ka mēs turpmākā darba vieta vai dienesta vieta būs pie Arhangeļskas viens izmēģinājuma poligons. Un mēs drusciņi zināt nodarbojamies tajā laikā mazlietiņ dūmu raidīšanas attālumiem, piemēram. Ko? Jā. Vajadzēja, un tur bija tās iespējas, ka ar zinātni varēs tur kā nodarboties. Un tad bija palicis apmēram kādas 2-3 nedēļas pirms izlaiduma. Man izsauca uz to katru daļu un teica, tur vietas nav. Jums tur vietas nav. Kā latvietis, kādas. Tur taču nelaidīs tādā ļoti slepenā vietā iekšā un latvietis vēl. Un es no turienes aizgāju, bija tik ārprātīgi pārskaities. Bet pirms diploma praksē es biju uz Indijas okeāna kuģiem. Tā laikā saucās 10. Indijas eskadra. Un no turienes atnāca izsaukums, ka viņi aicina mani nosūtīt tālākam dienestam uz turieni. Un es tagad tik dusmīgs aizgājos, un man bija rotas komandieris tāds Vaļika Fjodoričs Zazuļa. Jauns, nosacīt jauns virsnieks, kapteiņa leitnants tajā laikā bija. Un tas ir 69. gads.
Un es viņiem tā, tēvišķi, tu kā tēvs. Tā un tā. Es saku, es esmu tik pārskaities un viss, es iešu uz to, kur viss, lai viņš mani pēc tam izsauc pie sevis un pateica, es teikšu tagad krieviski, kā viņš pateica. Patriotov уважаю, дураков нет. Поедешь в Liepāju. To pasaka 69. gadā padomju cilvēks. Es domāju, pēc tādiem vārdiem viņu varēja likvidēt, tā vara, bet, neviens viņu nenostučīja. Un tā es pilnīgi negaidīti nokļuvu Baltijas jūrā. Pilnīgi negaidīti. Un tas ir tas viens no cilvēkiem, kurš man likteni izlēma. Jo viņš zināja, kas notiek ar cilvēkiem, kas aiziet uz 10. Indijas eskadru vai uz tāliem austrumiem, odzerās un tās, visādas lietas. Un tā nav, bet, un man nebija, un pat norīkojumā nebija uzrakstīts, parasti sūtīja, ka tās flotes pavēlnieku rīcībā man bija skaidri ierakstīts karaspēka daļas, kuriem. Liepājā karaspēka daļa 99,071. Līdz šeit neatceros. Bet kur tas tālāk es bijis? Kādā ziņā? Ar kuģi, austrumi vai? Visur. Antarktīdā Indijas okeānā es neesmu bijis. Bet tu biji Indijas okeāna eskadrā, Indijas okeāna. Bet tiem kuģiem tā pastāvīgā bazēšanās vieta Vladivostoka. Bet mēs tik tālu neaizgājam, tur es biju mēneši 45 dienas, laikam, mēs tik tālu negājam, nelaidīs kadeti, tur studenti tik tālu projām, tur tas programma jāizpildi un viss tādēļ. Es biju uz tiem kuģiem, bet kuģis tajā laikā nebija Indijas okeānā. Bet Indijas okeānā es neesmu bijis, pārējās vietas vairāk vai mazāk. Tā tu atkal nokļuvu Liepājā. Un tā es negaidīti nokļuvu Liepājā, tur, kur vajadzēja liktenim būt. Bet tas ir liktenis. Kā tas tālāk izspēlējās? Tālāk ļoti vienkārši. Gadās cilvēki, kas manā dienas laikā, es uzskatu, ka mani bijuši tikai 2,5 cilvēki, kas man kaut ko iemācījuši. Tiešām, kas ir bijuši ar lielo burtu cilvēku virsnieki. Jā, tas bija admirālis Kalatins. Un kā tad štāba priekšnieks sauc, kurš man bija uz kuģa, uz kuru nozīmē viņš bija vecākais palīgs. Bet viņš laikam uzreiz to leitnantu redzēja, kas ir. Un tad mainījās komandieri, viņš kļuva par komandieri, man uzreiz viņš paņēma par vecāko palīgu. Jā, un tad viņš gāja projām, tad es kļuvu par komandieri. Jā, bet, gadās. Un tie cilvēki, es saku, daži cilvēki tikai, no kuriem varēja mācīties, jo lielākā daļa ir, vienkārši cilvēki viņi ir, bet daudz ko iemācīties nevar. Bet, jā, daži ir tikai, es saku, man ir tādi 2,5. Kas tur to domu lasīšanu vai sūtīšanu? Labi, tas lai paliek citai reizē. Jā, tas bija, radioelektronika, tas jau kaut kas jauns ir, vai ne? Un ja vēl skatās 74. gads, tie visi pirmsākumi, jā, arī skolas direktors bija ar uzvārdu Krupskis, Naģeždas Krupskais kaut kāds onkuls. Tās draudzes. Jā, tā kā. Un kadru daļas priekšnieku vai kā viņš saucās, strejoja dēļ kādu uztulkojumā. Īsti kadru daļas. Ierindas? Jā. Un tas bija Čelidze ar uzvārdu, viņš bija Staļina apsardzē. Tā kā tas tur jau tas uzreiz tās skolas vai institūta uzreiz to saturu var tā noteikt. Tā kā tur nodarbojas ar tādām
jocīgām lietām. Nu, piemēram, viena grupa bija tā, kas meklēja zemūdens ar radiolokatoru. Absurds. Zemūdens neilgi. Absurds taču. Viss strādā. Sanāk? Jā. Sanāk, viens gan toreiz gāja bojā tajā grupā. Tās mūsu grupiņas bija, mēs bijām arī, ar tām domām bijām tikai 4 cilvēki. Tajā grupā bija, man liekas, tur bija laikam 5 vai 6, bet tā viss matemātika. Es jau teicu sākumā, laikam, ka 3,5 gadus un zinu matemātiku, iekšā un varbūtības teoriju. Un apstrādājot matemātiski, atstarot to signālu no viņiem, var atrast izmaiņas. Ja tur vienalga kādā dziļumā ir bijis zemūdeni, galvenais ir jāatklāj fakts. Un ja atklāj faktu, tad ar citiem līdzekļiem jau tu vari tālāk precizēt. Tā kā viss tas reāli. Un arī manā grupā mūsu vadītājs saņēma doktora disertāciju, bet tikai par matemātiku. Saņēma matemātikas zinātņu doktoru. Nu labi, paralēli dienestam kaut kādi hobiji arī tur veidojas. Jā. Domu raidīšanas attālu. Nē, tas ir baigi labs hobijs. Un teiksim, kādi ir lielākie sasniegumi? Darbojās līdz šodien. Nu, tas tāda pusi joks, pusi patiesība vai vienkārši patiesība? Kādu grib dzirdēt? Nē, es zinu to, ka tu par kādu sāc domāt, un tam viņš tev zvana, jo tas pēc idejas kaut kā tur ir saistīts. Jā. Bet ir kaut kāda, kaut kas... Tā viss ir kā specifika. Tur, teiksim, tieši tāpat kā vienā citā kursā, kas mums bija, kas bija pilnīgi slepens kurs, 2001. vai 2002. gadā saņēma Nobel prēmiju viens amerikāns, viens anglis, to, ko man 76. gadā mācīja slepenā kursā, un ko es izmantoju visu savu mūžu. To es izmantoju tagad sēnes meklējot mežā. Mēs arī varam iemācīties. Nē, visu var cik maksā tas? Es nezinu, cik maksā, bet iespējams, kā maksā. Bet es to izmantoju visu mūžu. Bet to, ko man mācīja 76. gadā, 2001. gadā saņem Nobel prēmiju amerikāns un anglis. Bet man mācīja 76. gadā. Tātad ir lietas, kuras ir atpalikušas, un lietas ir, kuras ir gājušas citādi uz priekšu. Bet tas process viss ir pazudis un apstājies. Tas vairs nenotiek tajā valstī. Labi, tad kā tu to sēni vajag meklēt? Sēni vienmēr, ka aiziet cilvēks mežā un iet aiz eglīti, ja? Šito pusi tur kā taciņa ir, te nav taciņas. Saka, visi te iet, es tagad iešu te. Jā, apmēram tādā veidā. Bet tas ir pilnīgi nepareizi. Jo visi tā domā. Domā, ka savādāk. Labi, par tiem hobijiem pastāst, kādi hobiji attīstās uz kuģi. Viens pudelē kuģus liek, otrs... Ar tiem hobijiem, tie hobiji jau viņi var būt ļoti ierobežoti, teiksim, un tie hobiji citreiz ir tādas nelaimes pilnīgi. Piemēram, uz mana kuģi, kur es kļuvu arī komandieru. Hobijs bija šešbešu. Zini, kas ir šešbešu? Tā ir dienvidnieku tāda spēle, tāds liels... Tā kā nārdi? Nārdi. Šešbešu vai citi vārdi viņiem ir nārdi. Ja? Tas bija, tā bija sērta. Un ja es eju uz māju, un ja man paliek vecākais palīgs ar mehāniķu uz kuģa, un ja viņi tur tikai savus nardus spēlē, un es nezinu, kas man ar to kuģi notiks, tā ir nelaime. Un tad es jau, kad es kļuvu par
komandē vecāko palīgu, tad es sāku visu nīcināt laukā. Pirmais veids ir tos spēļu kauliņus. Savāds. Jā. Tad kuģis, kurā ir 287 cilvēki, jo arī Matumoši to darīja, tad visi jau mēģināja iegādāties un turēja kabatā tos kauliņus. Jā. Bet tad, kad es gāju projām no kuģa, tad man uzdāvināja ļoti skaistu nardu komplektu, un viņš man līdz šai dienai ir mājās dzīvoklī. Bet viņi spēlē tā joprojām. Nav kas, es tā kā bērniem, mazbērniem mēģināju iemācīt, ne, ar tiem man gāja tikai zolīte. Jā, bet nardi to projām, un tās ir nelēms. Un tad citu laiku bija arī tāds, ja pa kuģa hobijiem, arī domino. Tur arī līdz 2-2 tā komandas tur spēlē, tad tur ir aizgājis bija līdz meistara līmeņiem, tur jau tā. Bet hobiju uz kuģa ir, ja runā par šitādām lietām, tā ir liela nelaime. Tur jābūt citādam virzienam, jāstrādā citādi, teiksim. Lai kino skatās, teiksim, jā, tur varētu kaut kāds izglītojoši kaut ko uzzināt vairāk. Bet šitās lietas, jo viņš tad nedomā par savu specialitāti vai nedomā par savu atbildību tur saimniecībā, jā. Sāks linolejs plīst, viņš aizmirsīs, ka viņš jāpielīmē un viss tās lietas. Tā, ka tur... mājās, kas ar hobijiem? Ir tas izdevums lielais Who. Kas? Tas ir, man liekas, pasaules izdevums. Pirms daudziem gadiem, turien zvanis, tur arī esmu iekšā. Pirms daudziem gadiem tur zvana un atsūta to anketu, lai aizpildu. Tā kā es kļuvu par to 3. admirālu Latvijas vēsturē, ja, tas arī fakts tāds tajā grāmatā aizgājis, ka 3. admirāls 100 gadu vēsturē Latvijā. Lūk, un tagad es pildu to anketu un aizēju līdz šitiem te vaļasprieks, hobijs, ja. Un es domāju, ko tur rakstīt? Es zvanu uz māju Dzintrai. Es saku, Dzintra, klausies, man te viena anketa jāizpilda, un ko man ierakstīt par hobijs? Atbildi momentāli bez domāšanas, jūras spēki. Es saku, pagaidi, taču es nevaru rakstīt jūras spēki, tu padomās, ka es esmu pilnīgi sajūtas prātā, un mani tu uzreiz izsviedīs no tās, ne tikai no tās grāmatas, vispār no amata noņems. Un tur... Raksti, tad raksti, ko gribi, un noliek klausot. Bet no otras puses no darba, vai dienestam, vai... Vakarā aizēju uz māju. Priecīgi. Anketa aizpildīja. Es saku, aizpildīju, jā. Un ko tad uzrakstīja? Es saku, kā uzrakstīja teātris un makšķerēšana. Viņa tā domīgi, viņa saka, labi, teātris ir saprotami, jo teātri tiešām es mīlu, un kaut kādā 94. 95. kaut kad 90. gadu vidū Liepājā Kurzemes vārds tāda avīze iznāk. Un tur tāds visā atvērumā bija tāds raksts Liepājas skartie. Man gan kaimiņiene to skartie nosvītojas, bija uzrakstījis Liepājas ķertie. Tur pa mani bija raksts liels, visā atvērumā. Un tad bija, tur bija intervijas visādas no liepājniekiem pierakstītas. Tur tā dzīve arī interesanti. Es 86. gadā biju Liepājas domas deputāts. 2 gadus. 87, 88. Lūk. Un tās intervijas un aktieru Borga sieva, viņa strādāja Liepājas teātra kasē. Un ar viņu arī interviju tur ņemt. Viņa saka, padomu laikā, visu laiku
nāca pirkt biļetes kaut kāds krievu virsnieks. Kaut kāds krievu virsnieks visu laiku nāka, nāca pirkt biļetes, tas bija pa mani rakstīts. Un tā sieva saka, nu labi, pa teātri ir saprotams. Bet makšķerēšana. Un ja tev uzprasīs, kad tu pēdējo reizi biji makšķerēt, es saku, ļoti vienkārši. Atbildi ir visvienkāršāko uz šo jautājumu atbildēt ir neatceros. Nu, es taču meloju. Bet kā teiksim, no kāda kuģi jau nemakšķerē, vai ne? Ne. Jo es te dzirdēju, kad ir viens kaut kāds novainkurots krāvas kuģis, un tie tur visu laiku piebaro tās zīves, un tur to tikai dara. Labi, ir reizes. Man arī ir gadījies pie Skageraka, ko ienāk iekšā. Šeit pie Skageraka kreisā pusīte, ja nāk labā pusītē, ārā ir kreisā pusītē. Ne tā, tur ir viena enkurstāvieta, kur arī karkuģiem Krievu bija atļauts apstāties. Nu, esot tur, tika dot atļauja arī pamakšķerēt. Tā kā gadījumi ir ārpus noteikumiem arī darīts ir. Bet ar makšķerēšanu bijusi dažādi līmeņi. Un tagad, visas lietas jau nedrīkst stāstīt. Bet tad, kad es biju arī vecākais palīgs un Liepājā, tad, kad ļoti gribējās zivis, tad ir viens veids. Tagadējos laikos jau vairs... Dinamīts? Trotils saucās. Trotils 800 gramu maz tāda plāksnīte. Kartupeļu kastes tādas, 20 kilogramīgās, tur 20 kilogramu kartupeļu tādas, tāds ļoti vienkāršas, ja, vienkārši kaste, ja, 10 metru šņuri, un 10 metru galā piesien to trotilu. Iesviet. Un tad pēc 30 minūtēm var nolaist glābšanas laivu, un laiva bija puse pilna ar mencām. Tur ir 3 minūtēm var saplāt. Kamēr viņas uzpeld, jā, tur tā apmēram. 20, kas sāk peldēt, kamēr nolaiž laivu tur un viss, un tad pietiek ļoti daudz. Tad pietiek ļoti. Tagad ir citādi laiki. Tagad ir citādi laiki, un es atceros, kad mēs pirmās mīnas sākām nīcināt laukā, tad korespondenti Ilmāram Lešinskim, lai viņam viegli smilts. Bet jūs taču iznīcināt zivis, mīna tur 250, 350 kilogramu dažādās mīnās ir tas sprākstielas. Un Ilmāram saka, jūs taču, viņš saka, nē, zivīs, mums ir speciāla metode. Pirms lielā sprādziena mēs iztaisam tādu mazu sprādzienu, tās visas zivis aizbēg, un tad mēs to lielo spridzinām. Un korespondenti visu pieņēma, un visam noticēja, un viss bija labi, vide netiek bojāt. Kas ir to dumpi? Ir tā filma, cik viņš reāls un patiesas. Tā ir par filmu? Jā. Par filmu mani nokritizēja. Man jūrnieki nokritizēja, kad es kā konsultants esmu nepareizi strādājis, ka tur ir parādīts viss nepareizi. Bet tāpēc jau Ēķis man pusotru gadu scenāriju nerādīja. Es viņam piekritu, ka es palīdzēšu, bet viņš scenāriju man nerādīja, jo viņš pateica, ka tu noteikti neatbalstīsi, bet šajā gadījumā Ēķis ir jāatbalsta, jo Ēķis jau netaisīja dokumentāli. Ēķis gribēja ielikt iekšā arī šodienas situāciju, to pozitīvo matrozi, kur viņš iztaisīja, kurš klavierēm spēlēja un atbalstīja visu šito to dumpi viņš iztaisīja Ukraini, ja? Lai to Ukraini pielikt klāt. Bet, citādi tādā filmā jau nevarēja ielikt visas tās vājprātības iekšā, jo uz kuģa pēc definīcijas, lai kuģa komandieris kaut ar kādu virsnieku šņabedzert, tas izslēgts. Tādas lietas nenotika.
Nu, un ģedavšķina laikam flotē nesot. Ar ģedavšķinu plus mīnus, viss bija atkarīgs no kolektīva un kādas un vēl vietas. Teiksim, tāpēc tie tālie austrumi, tur jau vairāk neko nav ko darīt. Bet tās vairāk vai mazāk, teiksim. Bet, ēķim vajadzēja tajā filmā ielikt tās lietas, un tāpēc viņas tur tādas ir parādītas. Bet pats fakts, jā, viens no tiem kuģu virsniekiem pēc tam dienēja mani kuģi. Zemes baterijas komandieris. Jā, viņš, tas, kas pārcirt tos kabeļus, lai raķetes nevar palaist. Jā, un tiem daudziem cilvēkiem es esmu ticies. Tā vajag jocīgi noteikti sajūti ir. Arī tad, kad es biju operatīvas vienības štābā, tur mums bija apmēram 75-76 tūkstoši karavīru. Un es tās sanāksmes tur vadīju, un mūsu te vienībā bija arī lidotāji, visu vienā reizē bija tās viens no tām 2 lidmašīnu komandieriem, kuriem bija pavēlēts nogremdēt to kuģi. Ja? Un tā kā es ar tiem cilvēkiem viņi nenogremdēju, jo komanda bija dota nogremdēt, tie ir oktobra svētki. Kaujas dežūrē lidmašīnas. Lidmašīnas lido atpazīst mērķi. Procedūra ļoti vienkārši. Mērķis jāatpazīst, un tad atpazina mērķi, iziet, un nākošā galsā palaiž raķetes. Un viņiem ir raķetes, kur var palaist, laikam, minimālā distance 40 vai 70 km. Tagad viņi atpazīst mērķi, un tās otrās lidmašīnas komandieris saka tam pirmā, es to zinu, tas nav Zviedrs. Tas ir kuģis no Baltijas, es ar viņu esmu strādājis jūrā. Nemoldi, tev teica, tas ir Zviedrs. Nē, viņi sāk strīdēties. Un tikmēr viņi to aplīdz taisīši, iziet, un tagad viņiem jālaiž raķetes, viņi strīdās. Tam, kurš ir tās vienības komandieris, kaujas dežūrā, viņam raķetes nav uz lidmašīnu. Otram ir. Viņš saka, tas ir mūsu es raķetes nelaidīšu. Un tā viņi pielido pa daudz tuvu, viņi vairs palaist nevar, viņi taisa vēl vienu galsu. Un tajā otrajā galsā viņi saņem komandu nešaubu. Baigi. Ja, tā kā man ir dzīvē ar tādiem cilvēkiem, man ir ticēri konkrēti cilvēku, kurš gaisā bija. Kurš to lietu neizpildīja, arī ar to cilvēku, kurš būtu izpildījis, bet to kā matroži izglāba. Matrozes ar semaforu gaismu dod. Mēs nekādi nesam, mēs savējam. Un tāpēc tie kuģi no Liepājas raķetes nepalaida. Tā kā tur. Bet tā lieta bija ļoti, ļoti slepena. Un ja kāds muti atvērta, viņš tika tūlīt aizvārds. Paralēli bija vēl viens kuģis. Un tā kuģa ekipāžu visu pārsēdinājusi citu kuģi, un tas aizgāja uz tāliem austrumiem projām, un šitais palika šo kuģi aizsūtīja tā vietā uz tāliem austrumiem, to tālu austrumu kuģi atstāja Baltijas kā. Jā, un rūpnīcā, kur viņi Liepājā ievilka pēc tam, viņi jau sašāva tur, taču iznīcinātāji šāva par stūras iekārtām tur un visu, un tur teica, ka mācībās cietis ir. Un vēl galvenais inženieris ir dzīves Liepājā, kas vadīja tos remontdarbus. Kā te viņi sašāva beigās, ja tie nešāva? Nē, taču iznīcinātāji šāva. Atkal cita vienība. Tie bija raķešnesēji Tu-22M. Jā, tie bija iznīcinātāji no Vaņugas. Tagad tāds ļoti interesants jautājums man pašam liekas tāds interesants. Ņemot vērā, kad
jūrnieki ir tādi interesanti cilvēki, viņi visu kaut ko zina, visu kaut ko ir redzējuši, krasta dzīve viņiem ir, tāda paralēla, teiksim, tādi tie jūras visai uztverēji un piedzīvojumiem, vismaz sirdī, ja ne ikdienu, teiksim, vairs nav tik aktīvi jūrā. Bet, ja tu tagad nokļūtu svešā ostā un kuģis būtu aizgājis, un tev ir, silta zeme, piemēram, šortos, zandeles, kāds pāris nedēļas vajadzētu tur tā kā dzīvoties. Sakaru nav, ir tikai tas, ko tu proti. Kā tu izdzīvot? Ko tu darītu? Salīdzinājumu var? Droši vien. Izdzīves. Droši. Amerika. Man ir no Harisburgas jālido uz Kanādu, uz vienu tikšanos. Bet no Harisburgas vietējo lidmašīnu jāizlido līdz Filadelfijai, un Filadelfijai jāpasēstās jau lielā reisā. Februārs diezgan tāds slidens, un es kaut kā to čemodānu savācu pa vēlu, un pats ar mašīnu braucu, un kaut kā tur Harisburgā arī lidlaukā neesmu bijis, un kavējos, un iebraucu tādu rezerves nekādas nav. Tā auto stāviet tur kādu 1000 mašīnu, es kaut kur nometu to mašīnu, atlidošu, paņemšu atkal, un iegaumēju kādu stāvietas numuru, iegaumēju ļoti, ļoti precīzi, un viss, un tagad steidzos uz to reģistrāciju. Tas ir 98. gads. Vai 99. gada februārs. Un tagad fiks piereģistrējos un visu. Un tā kā tās vietējas lidmašīnas, tad tu tās sēžu sēsties lidmašīnā. Tur tā lidmašīna vienā pusē viens sēdvieta, otrā divas. Man biļeti ir, un es esmu tajā tur, kur man tā viena ir, viss baigi laimīgais. Es saku lidmašīnā, čemodāns ir lidmašīnā, un viss, un tagad lidmašīna paceļās, un tā kā es nezinu, Filadelfijā man tur tas starplaiks starp lidmašīnām ir tāds diezgan mazs. Priekšā sēž kaut kāds vīrietis. Es domāju, Džek, vai es drīkstu vienu jautājumu? Jā, Amerika, jau priecīgi, ja kāds grib parunāties. Es saku, man tālāk jālido uz Kanādu, kā tur tas tā lidosta tur. Tad viņš skatījās uz manis tā. Viņš saka, es nezinu, es nekad Filadelfijā neesmu bijis. Es domāju, tagad vietējā lidmašīna, Harisburga, Filadelfija. Cilvēks neizskatījās ne no kurienes. Un viņš saka, ka viņš Filadelfijā nav bijis, un viņš par Filadelfiju vispār neko nezina. Man tā paliek jocīgi. Es domāju, nē, es jau tā neapstāšos. Es saucu stjordes. Atnāk stjordes priecīgi, un kāds jautājums? Es saku, Filadelfijā man to nākošo lidmašīnu ļoti maz ir laika, un kā vai es paspēšu, vai viņš skatās uz mani. Viņš saka, uz kurien jūs lidojat? Stulbs jautājums, es lidoju uz Filadelfiju. Viņi tā uz manis skatās, viņš saka, bet mēs lidojam uz Vašingtonu. Nav diezgan līdzīga situācija. Ir, un kas var tālāk? Es lidoju uz Vašingtonu. Tu nokļuvi Vašingtonā? Aizlidoju Vašingtonā, meklēju biļeti atpakaļ uz Harisburgu. Nopirku biļeti uz Harisburgu un atlidoju. Bet tu tev vismaz naudu? Nauda bija. Bet ko darīt, ja nebūtu? Es nezinu, bet vēsture to nebeidzās. Atlidoju tagad uz Harisburgu, paņēmu savu čemodānu. Un tagad, tur ļoti vienkārši. Tur ejas busiņu. Busiņās kā tie pasažieri. Un tad kāds pasaka savus stāvvietas, es savu numuru pateicu, jā, un tur pa ceļam jau vēl kāds jau ir apstājies,
Tad viņš piebrauc pie mani numuru, bet tur mans mašīnas nav. Viņš saka, labi, neuztraucies, izvedīsim visus. Izvedam visus. Nu, viņš saka, kur tev mašīnas tā? Es sāku dikti domāt. Nosaucu vēl vienu numuru, kuris ļoti labi atceros, ja? Aizbraucām, mašīnas nav. Bet tur 1000 mašīnas. Atradām tev mašīnu mēs. Bet, paldies Dievam, ka cilvēks bija, kas palīdzēja. Tā kā, īsti tālu nav, bet diezgan tuvu. Tā jušana tāda, jo man bija ļoti līdzīgi arī, man liekas, tajā Amerikā, kad es biju savu bagāžu ielicis tajā glabātuvē, un es viņu nevarēju dabūt vaļā. Bet, tur vienkāršāk, tur var aiziet lētslēdzi, ja, tur vismaz zini, ka šitie, bet es nezināju, kur. Skaties, tagad. Bet šis gadījums bija pirms tiem torņiem. Tas vēlreiz raksturoja to, kāda bija, cik vienkārša bija situācija, vienkāršot uz vietējiem reisiem. Paldies, ja tur būtu tā vieta aizņemta, tā jau būtu viss normāli. Bet gadījās tā, ka tieši tā vieta, kur manā biļetē ir brīva. Bet ir jau, ar mani jau visādi brīvumi. Tepat Hitrou lidostā, tajā Londonā. Man uz kurien es laikam uz māju lidoju. Jā, un man ir tik daudz laika. Es domāju, kur es neiešu vēl iekšā, man laika stunda paliks vai pusotras stundas, tad es paiešu, tur pastīšos tos veikals, tur viss tās lietas. Da kaut kādas pusotras stundas palikuši, un es domāju, tagad gan jāiet. Es eju tajā gaitā iekšā. Tas uz kurien jūs? Es saku, tur rakstīts gate number. Bet tas ir Sunset lidosta, tā ir cita 70 km no Hitrou. Skaties, pēc idejas ir tā, tu aizbrauc uz to Pēterburgu, uz to Ļeņingradu, un tad sekoja daudz dažādi interesanti piedzīvojumi. Latvijas jūras spēki zināmā mērā ir pateicīgi šim braucienam, un ne tikai. Bet tu jau tajā laikā varēji aizbraukt arī, pieņemsim, uz Ogres meža tehnikumu, visu cieņu. Bet jums jebkuru citu tehnikumu vai uz jebkuru citu mācību iestādi, un tu būtu godam nodzīvojis, piemēram, Gauļienā, būtu viss tur tā, un tev 90% no visiem tiem piedzīvojumiem nebūtu. Un tagad ar tām savām acīm, ko tu redzi, kādu padomu tu dod sev, kā, pieņemsim, vidusskolniekam vai pamatskolniekam, zinot visus tos plusus, mīnus, jūrniecības, tā godīgi, tu jau arī zini, ko krastā cilvēki dara. Ir arī, tomēr mīnus, ka tu esi okeānā gadu un tur vienu pēc otru dzimst bērni, īstenībā nedzimst, jo tikai atnāk telegrāma, bet tu jau pat to nezini. Ko tu varētu pateikt tādiem jaunietim, varbūt sev, toreiz vai varbūt kādam jaunietim šogad, kas mācās? Pirmais ir, vienmēr jābūt variantiem. Man jau šis variants nebija pirmais. Man pirmais variants, es pēc 10. klases beigšanas ar savu draugu mēs strādājam Rīgas ģeologu pārvaldē pie ekspedīcijām. Un katru gadu Leņingradā, Kalnu institūtā Latvijai bija 2 vietas. Un Latvija deva man to vienu vietu. Tā kā principā mācoties jau 11. klasē, man bija skaidrs, ka Kalnu institūts tas jau ir zināmā mērā mana nākotne, un tas sakrīt ar manu to arī interesi. Vajadzētu, lai katram cilvēkam kaut kāda ir. Bet pēdējā brīdī to, ko es teicu, ka sāk mainīties, tur vajadzēs to gaļas bļodiņu ar 7 sīpoliņiem, ko vecā māte vai mamma uzcers tev līdzi. Un tas, kad Rīgā, teiksim, un Gaujienā, tas ir viens, bet kad tu būsi
Leņingradā tu jau katru dienu nevari vai katru nedēļu nevarēs to sīpolu, tos tauciņus dabūt, lai uz maizītes uzsmērēt un viss. Un tādēļ ir, lai katram ir šīs iespējas, paredzamās, kuras ir tavā interesē, bet vienmēr mēģināt izvēlēties vienu vai citu to ceļu. Man iznāca tas cits ceļš, kurus paskatījos, ka tas būs vieglāks. Nākošais - nekad nezaudēt savas intereses. Palikt pie savām interesēm, un tas ir ne tikai katram cilvēkam, bet arī valstī. Vajadzētu jābūt ir savas valsts interesēm, un tad tev tās savas valsts intereses jāizstāv, tāpat kā savas ģimenes un arī personīgo interesi. Un ja tādā veidā uz to lietu paskatīsies, tad tā tava izvēle un tas, kas ar tevi notiek, tas dos arī rezultātu. Un tad arī tev būs lielāks iegūms. Jo tad tu iesi no rīta celsies un iesi nevis kalnā, bet tu iesi ar prieku, kad tu ej tur un tu redzi, kādēļ tu ej. Bet ja tev jāpieceļās un tad ar sakostiem zobiem, atkal tur, tā kā mums institūtā mums bija daži pasniedzēji, un tad mēs par viņiem dažādas tur smējāmies, un tad par vienu mums bija tā, atkal krieviski teikšu, viens teica, šas придет дядя Володя про радио рассказывать будет. Par radio stāstīs, un tad, kad viens mums nepatika, bet viņam bija mašīna, un pie mācību korpusa bija radiolokatori, un tie betona pamati bija, un tad mēs starpbrīdī viņu mašīnu pacēlām, un ielikām starp tiem betona bluķiem. Tad, kad viņš gribēja uz māju braukt, mašīna bija starp tiem betonu bluķiem. Kā viņš izbrauks? Un tad viņam bija jānāk un jākalinās mūsu priekšā. Viņš varbūt atļausiet braukt uz māju. Bet par to jūrniecību, ja teiksim, es gribu mazliet pastāstīt, ka jūrā braukt ir forši, visi sādos veidos, sākot ar kara kuģiem un jahtām un krāvas kuģiem un galā arī ar motorlaivu, kādreiz ir labi izmest apli. Tad, ko tu varētu pastāstīt tādam jaunietim, kādi viņam būtu plusi, mīnusi paliekot krastā vai dodoties jūrā? Jo starp citas, piemēram, esmu ticies ar aizsardzības akadēmijas kadetiem, un viņi tie tādi disciplinēti zina, kur iet, un tur arī, teiksim, tie jūras spēku virsnieki aug, un tie paši vidusskolnieki, ja paskatās, tur atkal savādāk, bet atkal, kā tu redzi to jomu, kas attīstās, ņemot vērā, ka tagad nevarēs apmānīt, kad tur piedzims ir dēls, kad atcepā bildi. Jā, bet jāsāk ar vienu ļoti lielu un vienkāršu lietu. Jāpasaka, ka mums ir tās 3 Latvijas lielās vērtības un bagātības, un citu mums nav. Tā ir jūra, meža un kultūra. Un tas mums ir jāstāsta katru dienu, ne tikai pieaugušajiem, bet mums jāsāk stāstīt bērniem. Jo šīs visas 3 lietas, tās ir visas mūsu pamatvērtības, uz kurām mēs pelnām naudu, izpriecu, atpūtu, saistība ar visu pasauli, tas ir šīs 3 lietas. Un te mēs grēkojam. Un tas ir mums katru dienu jāstāsta, jāsāk jau no bērnu dārza, un šeit mēs neizdarām to, kas ir jāizdara. Ļoti labi sākumi ir bijuši, kuriem it kā nav turpinājumi, teiksim, viņš paņēma līdz šo vienu izdevumu. Tas ir dzējas konkursi, bija pa Vidzemi, gāja tādi, Viņi ir beigušies, rakstīja, un šeit taisni par kuģiem pa jūru, tajā gadā bija dzēja konkurss par jūru,
Un tas liek cilvēkam aizdomāties. Nav nekāds noslēpums, kas saka, ja kāds nolec ar izpletni no lidmašīnas, viņš grib vēl. Un tas mums ir jāstāst. Un tad ne tikai šādi dzeju konkursi, bet arī konkurss, kas ir M-kurs. Katru gadu, ko Jūrnieku savienība sponsorē, un Novi Kontes tagad jau vairākus gadus pēc kārtas atbalsta, un tas ir tas, kurš stāsta par jūru. Mums ir jāstāsta par jūru. Bibliokuģis biedrība, kas nodibinājās Salacgrīvā ar Salacgrīvas bibliotekas vadītājs tādu iniciatīvu un visu. Es saku, mēs 2 gadus ļoti intensīvi braukājām pa visām Latvijas skolām, Latgali izbraukājām, Leišmalīti izbraukājām. Ja, un ja vēl kopā grupā ir tāds cilvēks kā Streičs Jānis, ja, kurš prot stāstīt un skaisti stāstīt, tad mēs pastāstam, parādam kaut ko. Bērniem aizķerās, un viņi grib. Daudzās vietās, tad, kad mēs jūrnieki ejam, daudzās vietās ļoti vienkāršoti saka, ejiet, kļūstiet par jūrnieku, jums būs laba alga. Bet tas jau... Bet jāsāk ir pavisam ko citu. Jāsāk ir par to romantiku. Lai viņam gribas redzēt īstu ziemeļblāzmu. Pagājušā svētdien bija Latvijā arī tur tās vētras un kaut kur ziemeļblāzmu. Kas tā pa ziemeļblāzmu? Kaut kāds murks no kaut kādas degvielas stacijas ir skaistāks skats. Ja, nokļūsti ziemeļos, nokļūsti tur, un tad tu redzēsi īstu ziemeļblāzmu, kā es visiem stāstu. Skatos un dzirdu, kā čauks. Kas tur var čaukstēt? Bet es dzirdu, ka čauks. Tur taču no ledus atstarojās, un tie ledus taču atnāk līdz manī. Kad šitā izstāst, varbūt viņam radīsies vēlēšanās, tiešām tur kļūt pa jūrnieku un nokļūt kaut kā taču ziemeļu pusītē un paskatīties tādas lietas. Vai ka biskajā valdes izpūš blakus? Vai. Ar vaļiem man ir tikai vienu reizi. Es esmu nokļuvis vaļu tajā pārgājienā, kad visapkārt tev ir nāk ārā un tie pārmiļās. Tā kā viņi uz ziemeļu pusi gāja, un mēs taisni trāpījāmies. Viņi jau laikam tos kuģu ceļus neciena, bet mēs jau neejam pa kuģu ceļiem. Jā. Bet neejot pa kuģu ceļiem arī visādi brīnumi var notikt. Dažreiz tie izpriec kuģi, tie arī aiziet projām no kuģu ceļa, un man tāds gadījums bija. Viņš aizgājis prom no kuģu ceļa, lai viņš tur mierīgi var iet. Nakts, tur iet ballīte, ja, uguņi visapkārt. Es biju tajā laikā Varšavas valstu eskadras štāba priekšnieks. Nakts, un es tagad eju, man 9 kuģi, jā, mēs ejam. Es redzu, bet viņam jādod man ceļš, un visādos radiokanālos, sākot ar 16. Visi sauc ar uguņiem un viss, tur visi taču, tur visi guļ, tur neviena nav. Un apakšai balle. Un viss, man vajadzēja savu eskadru pagriezt, lai dotu ceļu arotbiedrībā. Ja, bet šiem bērniem ir jāstāsta šī romantika, šīs lietas, ko tu kļūstot par jūrnieku vari redzēt, iegūt un visu. Es saku, daudzās vietās tur uzspiež, vai dieviņi, tur kapteini būs tāda alga, mehāniķi tāda alga, bet viņiem no otras puses. Tagad sāk par tām publikācijām. Nākošā lieta. Mūsu visām jūrnieku organizācijām, mūsu struktūra ģimenei, tā jūrnieku ģimenei, būtu jāapvienojās un jāstrādā kopā.
Ja mēs jūrnieki apvienotos, mums ir ļoti liels spēks. Mums ir ļoti liels spēks, bet to mēs esam zaudējuši. Bet, ja mēs runājam vispār par vēsturi kā tādu, teiksim, par Latvijas vēsturi, kā Latvijas valsts izveidojās, mēs vienmēr liecam galvu un sakām paldies latviešu strēlniekiem, ka latviešu strēlnieks izdarīja. Bet ir viens tāds vārdiņš, kurš jāpieliek tā, ne tikai karavīrs to izdarīja. Jo karavīrs viens nevarēja ar savu vēlmi un visu izveidot Latvijas valsti. Tur bija blakus arī citi cilvēki, kas paskatāmies visu inteliģenci, kas bija rakstnieki, muziķi, teātra speciālisti, kas bija armijā, kas noturēja strelnieku bataljonus pie dzīvības un tālākā veidā tur visu turpinājās. Tas ne tikai tas karavīrs, bet tas viens vārds ne tikai. Un otrs šis burvju vārdiņš ir kopā. Kopā mēs varam ļoti daudz, un kopā mūs nekad neuzvarēs. Slote. Maz žagariņi. Ar slotu mēs varam visu izdarīt. Tā kā mums ir jūrniekiem jāpadomā, mums jūrniekiem ir jāpieliek gribas spēks, un mums jūrniekiem ir jāapvienojās kopā, lai mēs varētu risināt tiešām mūsu valsts nākotni. Paldies par sarunu. Cerams, ka mēs iedvesmosim. Mums ir jādara. Mums nav citas izējas. Ne. Mums nav citas izējas. Vēsture jau to rāda. Būs labi. Būs labi.